Nu jau gadu Pasaules ziņu aģentūra un Pasaules ziņu notikumu virsrakstu pirmajās vietās ir notikumu un jaunumu no arābu pasaules. Dažādas valstis, mēs pēc tām pēc ziņām varējām mācīties pat šo arābu valstu ģeogrāfiju, tika konfliktu pārņemtas mazāk vai ar mazākām vai lielākām asinīm, šur tur tas arī ir beidzies. Šobrīd kārta Sīrijai, ja sekoja tam, kas notiek tālāk pasaulē. Kāpēc Sīrija un kas tad tagad Sīrijai īsti nav vainas, ja mēs pēc rietumu demokrātijas principiem raugamies? Nu skaidrs, tur pie varas ir cilvēks, kas ir varu mantojis, varētu pat teikt, kā tas daudzvietajā pasaulē notiek, un tad tagad demokrātiskie spēki ar to nav īsti mierā, viņas atceļās un vēršās pret, un tad valdības vadītājs, protams, to negrib pieļaut. Nu, pēc vecās schēmas, viss pasaulē nekas jau pa jaunam nav izdomāts. Taču, kā jau tas arābu pasaulē mēdz būt, tur nekas nav tik vienkārši. Arī Sīrijas gadījumā ir viss sasējies ļoti sarežģītā mezglā, vara, klani, nauda, ģeopolitiskās intereses. Un līdz ar to skaidrības īstas nav. Tāpēc mēs šovakar gribam parunāt par to, kas notiek Sīrijā, kādas varētu būt tam sekas, kāds varētu būt šī konflikta iznākums. Mums būs arī saruna studijā, bet sāksim mēs ar manu kolēģi Āri Jansoni sagatavoto sižetu. Starptautiskā reakcija uz notikumiem Sīrijā pārliecina, ka rietumos un arābu pasaulē ir izveidojusies vienprātība, ka Sīrijas prezidentam Bašāram Asadam ir jāaiziet. Vai nu spēka lietošanas rezultātā, kā Lībijas galvam Muamaram Kadafī, vai politiskā ceļā, kā Jemenas prezidentam Ali Abdalaham Saleham. Tagad jau reti kurš šaubās, ka Asads pats savu spriedumu jau ir parakstījis. Viņa kārpīšanās ar lidmašīnu bumbām un raķetēm slepkavojot savus pretiniekus un arī ne pie kā nevainīgus līdzpilsoņus stipri atgādina Kadafī pretošanos liktenim. Ķīnas un Krievijas veto apvienoto nāciju drošības padomes rezolūcijas projektam Asadam it kā dod pēdējās cerības un ilūzijas par nesodītu plosīšanos. Krievijas propaganda, protams, var censties attaisnot savu Asada aizstāvja pozu ar viņa pretinieku bruņošanos un piebarošanu no ārzemēm. Taču gan krievu, gan ķīniešu diplomātiem ir jāatzīst fakts, ka aiz Asada stāvošie alavīti un viņam simpatizējošie kristieši tomēr ir Sīrijas iedzīvotāju mazākums. Pretstāvei ir arī konfesionāls raksturs, pat izteiktāks nekā politiskais akcents. Potenciālie varas pretinieki ir sunnītu vairākums. Bašaram Asadam un viņa klanam arī tāpēc ir lemta zaudētāja loma. Ja Krievija un Ķīna nepretotos arābu valstu līgas ierosmēm un neuzstātu tās pārrakstīt pēc sava prāta, ar iegānstu, ka savu likteni jālemj pašiem sīriešiem, bet Asadam jāpliek pie varas, šos pašus sīriešus pie sarunu galda taču varētu nosēdināt ar mazākiem šīs valsts pilsoņu upuriem. Arābu pasaules simpātijas pret Maskavu arī šajā sakarā sarūk. Arābi aizvien jūtīgāk uzņem to, ka Kremlis pastāvīgi stutē šā reģiona sevi diskreditējušos vadoņus. Tagad neviens neko vairs nesaka vai nerāda par to, kas notiek Sirtā un citās pilsētās, kuras atbalstīja bijušo Lībijas līderi Kadafī, bet tur notiek briesmīgi noziegumi. Visi par to neskapēc tagad piemirst. Tās ir militārās ārvalstu intervences briesmīgās sekas. Un tas pats attiecas arī uz Sīriju. Protams, mēs nosodām jebkādu vardarbību, bet ir jāļauj cilvēkiem pašiem izlemt savu likteni. Patiesībā Krievijas līderu rīcībā noteicošais nav cēlais princips, ja sabiedrotie tad līdz galam. Priekšvēlēšanu gaisotnē, uzskrinot kaislības par oranžas revolūcijas draudiem pašu mājās, Krievijas elite tagad biedē gan ar NATO uzbrukuma briesmām Sīrijā, gan piedraud ar stingru zāļu lietošanu apvienotajās nācijās, jo savu vēlētāju acīs nevēlas izskatīties pēc tādiem, kas jebkur pasaulē piekāpjas amerikāņu priekšā. Par Sīriju šovakar raidījumā runāsim ar Rīgas Tradiņu universitātes profesoru, starptautisko lietu ekspertu Andris Prūdu. Labvakar! Labvakar! Es saprotu, ka šīts sunīts, šīs ir šausmīgi smalkas lietas, ko mēs varbūt visticamāk tuvākajās 5–7 minūtēs neizrunāsim. Tas ir viens no iemesliem, protams, kas notiek Sīrijā, bet kā vienkāršāk paskaidrot cilvēkiem, tas ir pilsoņu karš, cīņa par varu starp dažādām ciltīm klaniem, kā tas varbūt bija Lībijas gadījumā. Noteikti šeit šie priekšnosacījumi vai faktori ir vairāki, un varbūt to pavisam īsumā varētu raksturot kā sabiedrības daļas vai daļu iebildumiem pret sekulāru, korumpētu,
autoritāru režīmu. Ir daļas, kas varbūt vairāk akcentē, teiksim, šo sekulāro daļu, ir, kas varbūt vairāk iebilst pret korumpētību un autoritārismu, bet principā kopumā, protams, ka veidojās šī, salīdzinoši lielā neapmierināto masa. Nenoliedzam, ka šis reliģiskais elements ir ļoti svarīgs. Ja mēs skatāmies arī uz arābu pasauli kopumā, Arābu līgā ir 22 valstis, principā mēs pēdējo gadu laikā esam redzējuši 8 valstīs nemierus. 3 no šīm valstīm bijušas pietiekoši viendabīgas, tā bija Tunisija, Lībija un Ēģipte. 5 no šīm valstīm lielā mērā bijušas ļoti neviendabīgas, un arī šajās valstīs pie varas ir bijušas mazākuma reliģisko grupu pārstāvi. Tā ir Bahreina, kurā pie varas ir sunīti, vairākums ir šīti. Tā ir Jemena, kurā bija vadītājs šīts, vairākums ir sunīti. Tā ir Sīrija, kurā ir šīti, baladīti. Jā, tas ir tas pats stāsts. Irākā ir mainīsies. Libāna, protams, ir visneviendabīgākais piemērs, un tur laikam ir pilsoņu kara process. Bet es varētu īsāk sakot teikt, ka Sīrijā režīms satrunējas, varas augšas nevar, apakšas negrib. Es domāju, ka klasiskais pilnīgi precīzi, kad apakš tiešām vairs negrib, nevēlās, un šeit ir vēl mazliet vara, jā, ar ieročiem rokā. Augšpatīs arī vairs nevar, ja mēs skatāmies to pašu Bašaru al-Asadu, tad viņš ir atsārs pēc savas profesijas, un viņam savā laikā ir jautājis, kāpēc viņš izvēlējies tieši šādu profesiju. Viņa atbilde bija tāpēc, ka ārstam principā jārīkojas nepārāk lielā krīzes situācijā, tur ir maz asiņu, un tur jārīkojas precīzi. Šobrīd viņš man šķiet atrodas ļoti tālu no šīs te sev vēlamās situācijas. Ir ļoti daudz asiņu, nekādas precizitātes skatoties uz to, kas notiek ar pilsoņu bombardēšanu, nenotiek, un krīze arī notiek pienākusi. Starptautiskā, teiksim, tā ārpuse, tad ārējā iejaukšanās tur vēl nav, bet, teiksim, pasaule tam seko un grib šo problēmu mēģināt vismaz. Katrs pēc savas sapratnes, laikam, risināt. Eiropa domā vienu, un pasaule, demokrātiskā rietuma pasaule, kā mēs sakam, Krievija un Ķīna ir uzlikuši veto šai rezolūcijai Drošības padomes apvienoto nāciju. Krievija, tas skaidrs, viņiem tur ir viena bāze, un Krievijiem viņi pārdod Sīrijai ieročus, tas galā izdevīgi ir un tirgus ciniski, bet tā ir. Kas Ķīnai? Kāpēc Ķīna iesaistās pret? Ķīnai varbūt nav tiešas intereses pašā Sīrijā, bet Ķīnai lielā mērā interesi šajā te reģionā. Ķīna, ja mēs skatāmies atšķirībā no Krievijas, ir kļuvusi par lielspēlētāju reģionā. Ja Krievijai praktiski vairs sabiedroto nav palikuši, un augstāk ar gados mēs redzējām, bija gan Ēģipte kaut kādu ilgāku laiku, bija Irāka, bija Sīrija, šobrīd praktiski Sīrija palicis vienīgais sabiedrotais reģionā priekš Krievijas. Ķīna un Krievija ir aizējoši lielvara reģionā, un viņi gan arī pieķērusies šim pēdējiem savam sabiedrotajam. Tas tiešām ir pēdējais sabiedrotais Krievijai reģionā. Ja skatāmies uz Ķīnu, tad Ķīna tieši otrādi. Ķīna varbūt šādā veidā sev piesaka kā liels spēlētāji. Principā Ķīna, mēs skatāmies uz pašu Āfriku. Bet, Andri, sakiet man tā ģeopolitiskās intereses, kas, manuprāt, šeit varbūt ir arī viens no visbūtiskākajiem globāli mērogā skatoties. Sīrija ir Irānas atbalsts arābu pasaulē. Līdz šim tā ir bijis. Jā, tā varētu teikt. Vai tas, ka tur notiek šobrīd nemieri un dažādas lielvaras tur sadurās lielvalstu intereses, tā nav kaut kāda veida atslēga uz Irānu, kas noteikti būs dienas kārtības noteicējuši visā šajā gadā Irānas jautājums? Es jums gribētu piekrist nenoliedzami, ka Sīrijai ir savu dinamiku un savu loģiku. Un, teiksim, šeit arī var atrast to autonomo attīstību, kas neatiecās uz Irānas, Sīrijas vai uz Irānas plāniem reģionā. Nenoliedzami, ka šeit ir tīri arābu pavasars kā tāds ietekmē. Bet pilnīgi skaidrs, ka varas, kas atrodas kaimiņos, cenšas šo savu situāciju izmantot sev par labu. Turcija, kas atkal atgriežamies pie varbūt augstāk ar gadiem, ir bijusi iespiest starp Krieviju un Krievijas vai PSRS tajā laikā un PSRS sabiedrotiem, šobrīd ir tā, kas sāk spēlēt aktīvāku lomu reģionā. Irāna, kur arī pie tās situācijas, ka Irāka vairs nav īsti, teiksim, tas balansējušais lielums, protams, ka var iet pat daļēji tālāk un var iet pat, teiksim, ietekmēt situāciju Sīrijā. Nenoliedzam, ka finansējums nāk gan no Irākas valdošiem šītiem, gan arī tā skaitā no Irānas. Irāna, protams, ir ieinteresēta, šis reģions būtu pietiekoši nestabils, jo tas mazina iespējas ārvalstīm, tā skaitā ar eiropiešiem, vienotā frontē vērsties arī pret Irānu. Jo, ja šis reģions virmuļo, viņš ir nestabils, tas skaidrs paver ar lielākas iespējas, tā skaitā Irānai. Pie tam Irānai paver iespējas arī tīri tāpēc, ka tā ir joprojām liela naftas piegādātāja. Un šis jautājums, viņš noteikti būs dienas kārtībā tuvākā laikā. Vēl viena man maz piezīme, jāsaka arī, varbūt diemžēl ciniski, ka Krievijas veto
daļēji bijis izdevīgs ar eiropiešiem, jo es domāju, ka eiropiešiem tas ir noņēmis atbildības nastu no viņu pleciem rīkoties situācijā tad, ja šis veto nebūtu uzlikts. Tāpēc pēc būtības, diemžēl, jāsaka par nelaimi šiem te Sīrijas iedzīvotājiem, vienkārši civiliedzīvotājiem. ANO jau var pieņemt drošības padomē rezolūciju. Ne drošības padomē, bet ģenerālajā asamblējā. Jā, bet rezolūcijas nav ar saistošu spēku, tā kā šāda rezolūcija principā nevar lemt par karu vai mieru jautājumu, kas varētu atrisināt Sīrijas jautājumu. Sīrijas jautājums šobrīd ir lielā mērā lēnā, garā risināms pašas Sīrijas iekšienē. Diemžēl ar lieliem upuriem. Mēs vērojam dramatiskas pārmaiņas arābu pasaulē, Sīrija tam piemēru, sekosim, kā notikuma attīstību. Visticamāk par šo reģionu mēs runāsim mūsu nākamajos raidījumos nereizi vien. Paldies, saka Andrim Sprūdam, Latvijas Rīgas Tradiņu universitātes profesoram.